Jau. Izturīgākās. Nu, zini, kā vienmēr ir tas, kad kāds nevar tur tajā, un es varu tikai ceturtdienu, un tā kā kādreiz iegadās tieši ceturtdienā, tad nav nevienas varētājas, ja? Ir nevarētājas tieši. Tā ir normāla tāda, ļoti normāla cilvēcīga tāba. Tāpēc es jau vispār ne par ko neuztraucos. Naina zina, tur, kur nu, mēs abas esam, es te nevaru iestēlēt, lai tā normāli stāv. Pie Kapcovas treniņā, nu tur ir cilvēki, štab nesamelot, jā, bet tur ir tūkstoši, kas ir nopirkuši treniņu, 5, 6, 7 tūkstoši, un beigās uz pēdējo nodarbību tur atnāk labi, ja 200. tā kā tas ir tas tā ir. Šobrīd cilvēkiem ir ļoti grūti uz kaut ko koncentrēties, un tas ir grūti lielai daļai. Gribu izteikt tev komplimentu, ļoti smuki izskaties. Tev labi izskatās sarkanā krāsa. Kleita arī jauna laikam, ja? Nē, kleita nav jauna kleita. Es nevaru vēl kopš. Paldies par komplimentu. Es nevaru kopš Ziemassvētkiem vēl atjēgties, jā, to savus 5 kaut kādus kilogramus dabūt nost, līdz ar to kleita ir tīri labi der. Jo tā, ka tie 5 ir mīnusā, nu tas tā kā galīgi uz pakaramā šobrīd var uzvilkt. Visam ir. Tiksi nos no tiem 5 un būs tev labi. Nē, nu būs par to neuztraucos. Fakts man tagad ir vēl uz nedēļu jāizbrauc uz Angliju. Sestdien es braucu projām. Es domāju, ka es braukšu svētdien, bet braucu sestdien, nu tāpēc es to svētdienu pārcēlu uz šodienu. Kam vajag tas var atnākt. Es vispirms pastāstīšu, kāda man tā bija doma, ar ko es noteikti gribu padalīties. Man tā ienāca prātā, ka man tur to noteikti vajag padalīties. Un pēc tam, nu, varbūt tās varbūt tās vēl kaut kad maz ticams, tad mēs varam parunāt, ja ir kaut kādi konkrēti jautājumi par mūsu tēmu, par to, ko mēs esam runājuši. Varbūt tās mēs neesam runājuši, bet, teiksim, ir kaut kādi jautājumi procesā, jā, tad mēs varam to parunāt. Jā, tā kā variet sagatavot. Ko es gribēju šodien pateikt? Mēs arī šeit sākumā tieši runājām par to, kā mēs redzam to pasauli, meklējām tos savus iekšējos mērķus, ir tos mūsu iekšējos uzstādījumus un tā tālāk. Un arī mēģinājām formulēt savus mērķus, mēģinājām. Un mēs reizēm, nu, ir viena lieta, tā, kad mēs sēžamies un tā kā rakstam, jā, un piedomājam par tiem mērķiem, arī tādu mēs nevienmēr, kas man te uz ne to pusi, arī mēs nevienmēr noformulējam, nu, pareizāk sakot, mēs noformulējam tā, kā mums liekas, kad ir pareizi, un tā, kad tas mērķis mums sasniedzās, un tad nav tas, ko tu biji domājis, ja, tikai pēc tam tu konstatēji, kad, bet sasniedzies ir tieši tas, kā tu noformulēji to mērķi. Saprotiet, kur ir tas trakums, jo visi tie mūsu, ko mēs gribam, visi mūsu mērķi, viņi pat īstam sasniedzās. Jautājums ir tikai, kā mēs viņus formulējām. Nu, ja tas ir kaut kādas tādas, nu, netik svarīgas, netik nozīmīgas lietas, tad ir vēl tā. Bet es atcerējos, es arī pagājušreiz, atcerieties, es stāstīju par to, kas kopā ar mani slimnīcā gulēja, ja, ka viņai nebija nekāda mirstama vaina, bet cilvēks vienkārši ieprogrammēja un mēneša laikā bija beigts un pagalam. Un es arī tieši vēl palasīju, ja, kad mēs
it sevišķi, ja mēs kaut ko vēlamies un tā tieši emocionāli, ja mums tas ir, piemēru, ko es atceros, ko es lasīju, ja, kad cilvēks, teiksim, noguris darbā un tas, tu esi noskrējis un saka, tāds, kā es esmu pieguris, es negribu darīt, kā es gribētu pagulēt 2 nedēļas un nedarīt neko. Un kā jūs domājat, tā vēlēšanās kādā veidā piepildījās? Nu, kā saslims cilvēks un guļ. Tā arī ir. Tieši tas moments, bet vai tad cilvēks gribēja saslimt? Nē, cilvēks domāja, ka būtu vienkārši labi pagulēt, varbūt saulītē, kaut kādā kurortā vai vismaz mājās, ja, bet ne jau slims. Un ir vēl tādas arī, šitā var pierunāt, arī, kur, es Kapcovai lasīju, viņa tur bija tieši sarakstījis viena arī 35 gadi, taču jauna sieviete, bet arī vienkārši cilvēks noguris, pieguris no darba. Cilvēks saka, es tur starēju baļnāja ženšana un tīri darunājās. Dabujā, saprot, ka vēzi, ja, tur bija opukuļi, ja, vēzi. Veiksmīgi, paldies Dievam, izoperēja, viss ir kārtībā, viss pārstāja runāt. Starp citu, man Kristaps, man dēls, viņš mācījās iepriekš pēdējo gadu vidusskolā, tieši tādā pašā veidā. Viņš te bija pavasaru pie manis Rīgā, karstums bija. Tā kaut kur jāiet pastaigāt, es vēl viņam paprasu, kaut kur vajag aiziet un tā tālāk. Viņš ienāk atpakaļ ofisā, iekrīt krēsam ofisā, vēsam, viņš saka, mirstu. Es saku, tu izbeidz šitā te runāt, ja? Un bija vienkārši tas, ka mums arī pielīp kaut kādas tādas, tādi izteicieni, kam mēs it kā nepievēršam uzmanību, bet viņi programmē. Tā bija vasara, viņa sākās mācību gads un reāli gandrīz arī nomira, jā, ar pārplīsušu aklo zarnu, jā, un cilvēks nodejo vēl koncertu, vēl kaut ko tur izdara, un ne tāpēc, ka viņš tur būtu tāds galīgi bezatbildīgs, bet viņam sāpē, viņš aiziet skolā pie māsiņas, jā, un viņa vispār neko neliekās, nezinas, viss tev ir kārtībā, ko tu tagad tēlo gribi izvairīties no fiskultūras, jā, cilvēkam, kurš sporto vairāk nekā vajadzīgs, grib izvairīties. Šitās te ir ļoti svarīgi, kā mēs noformulējam to mērķi, un ir tādi kritēriji, ja tas ir pēc NLP, gribu vienkārši uz to pirmo vairāk pastāstīt par to momentu, pirmo punktu. Pārējos es varbūt tās pieminēšu tikai, ja tas tā padomāšanai. Lai to visu tad izstāstītu, tad tas ir atsevišķi treniņš uz 2 stundām. Tas kā tie mūsu mērķi, ko mēs, teiksim, uzrakstam, ja, kā mēs viņus pārbaudīt, ir, ja, tas saucās аббревиатура HSR, ja, krieviski HSR, ja, хорошо сформулированные результаты. Mums tajā mērķi ir ļoti tā precīzi jānoformulēt tas rezultāts, ko mēs reāli gribam sasniegt. Un tas pirmais punkts ir, visi to zina. Tas nav nekas jauns, jā, bet par to, kad ir tam jābūt pozitīvam formulējumam, jā, bez kaut kādām tām jā. Ja krieviski runājam, jūs varat tā padomāt, paklausīties, kas latviski atbilstoši, jā, tā tad ir bez prievārdaņiem, bez vārdiem, bez prekrecīts, brosīts, izbegāt, jā, perestācija, tad viss atmest smēķēšanu, piemēram, ja tur atmest, tur vēl kaut kādus ieradumus, jā, pārstāt ēst saldumus, jā, ko mēs vēl varam atbrīvoties,
atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Liekas ļoti labi mērķi, pareizi, atmest smēķēšanu, nerīt saldumus, atbrīvoties no tā. Aina, es jaunā sieviete šodien mēģinu būt no jaunā telefona, es saprotu, jā, Anīta, es ceru, ka tev izdosies būt Zoomā, viss kārtībā. Ja, tad šis, vienkārši variet padomāt un paskatīties, kur jums ir, jā, un kā to var savādāk noformulēt, jā, jo mēs jau gribam, teiksim, notievēt, atbrīvoties no tiem kilogramiem, vēl tur kaut ko tā var. Var izmantot tādu teikumu, kā, ja krieviski to saka, я свободна от курения, ja, vai я свободна от долгов, ja, я свободна от желаний есть сладкое. Ja, tad es esmu brīvs no kaut kā, no tā, ko tu gribi atbrīvoties, tad es esmu brīvs. Ja. Vai arī kāds vēl ir piemērs. Tā. Ja tas ir par kaut kādām tādām atkarībām, jā, rakstīt, ka es protu kontrolēt savu vēlmi, jā, ēst saldumus, vai es protu kontrolēt savu laiku un nesēdēt tur sociālos tīklos visu dienu, jā. Tātad var to ko es gribu, vienkārši viņu izteikt tādā pozitīvā vērtējumā. Un tas vienkārši pasakot sev līdzi, jā, kad mums ir tieši tādi kaut kādi emocionāli stāvokļi, vai ka mēs esam piegusuši, vai ka mums ir kaut kas nokaitinājis, vai ka mums ir viss tur līdzbraukšā vai vēl. Starp citu arī ļoti tādā priecīgā, tā ka tev ir prieks un vienalga, vai tas ir pozitīvas emocijas, vai tās ir negatīvas emocijas, un ka mums ir spēcīgas emocijas, kad mēs kaut ko pasakām tā no sirds, tam ir tieksme piepildīties, un šobrīd tas laiks, kāds ir šobrīd piepildās ļoti ātri. Ja kādreiz bija tā, ka tas tur paiet vēl laiciņš, jā, līdz tam, un tu varbūt vēl vari paspēt kaut ko tur pārfrazēt, tagad piepildās ļoti ātri, un sevišķi tas, kas ir negatīvās emocijās. Tieši negatīvās emocijas ir tās, ka pirmām kārtām mums negatīvo emociju ir daudz vairāk. Jā, ja mēs tā paņemtu sarakstu, jā, kādas vispār ir emocijas. Tad pozitīvo tas sarakstīns ir pavisam īss, un negatīvo ir vesels šitāds te. Un viņas mums ātrāk rodās, un viņas ir noturīgākas, un tas ir tas, kas pie kā ir teiksim, svarīgi piedot. Nākošais, es vienkārši nosauktu tos nākošos punktus, kā mērķi vēl pārbauda. Ja? Mērķi pārbauda, šito es varbūt tās paskaidrošu. Kad mērķis, teiksim, nepiepildās, mērķim obligāti ir jābūt, tas ir tavs mērķis, un tātad tam ir jābūt zem tavas kontrolas. Tad tu kontrolē, vai tas mērķis piepildās vai nepiepildās, tad tas atkarīgs no tevis. Ko tas nozīmē? Tu nevar rakstīt kā mērķi, jā, lai tas tur Jānis vai Pēteris mani tagad atprec, jā. Vai es tur gribu, lai vīrs izdara to un to. Vai es tagad gribu, lai man bērns tur iestājās augstskolā un mācās par doktori, jā. Tas nozīmē, ka es to gribu, jā, bet par tā mērķa piepildīšanos ir atkarīga cita persona. Jā, tas pirmām kārtām tas nav tīri tā, ja mēs ņemam pēc visām enerģētikām, tas nav pareizi, jā, gribēt ietekmēt citu cilvēku lēmumu, bet tas arī šie mērķi praktiski ir tie, kas viņš nav sasniedzams, jā. Un tas varbūt arī nebūtu, teiksim, vērts uz kaut kādu konkrētu cilvēku, bet ja es gribu dabūt kaut kādu tur darbu, jā, kaut kādā citā vietā, tur labāk vēl kaut ko, konkrēts piemērs, jā, tur meitene
atsakot, opera dziedātāja, viņa gribēja dziedāt Vīnes operā. Tātad viņa gribēja tur strādāt, ja. Un to mērķi, ja viņa bija tā arī noformulējis, ka es gribu tur, nu, tagad uzstāties un būt un dziedāt tajā Vīnes operā. Nu, viņai uzreiz tā arī pateica, tas mērķis nav iespējams, viņu nevar piepildīt, tāpēc, ka tas nav atkarīgs no tevis. Tu nepieņem lēmumu par to, ja, kas tajā trupā Vīnes operā tur būs, ja. Un ko viņi izdarīja, ja, tātad, ja mums ir kaut kāds tāds mērķis, ja, kur mēs saprotam, ka tas nav atkarīgs no mums tādā formulējumā, bet mēs gribam, lai tas mums piepildās, tad ir jāpadomā, kā viņu pārtaisīt, lai iznāk tā, ka es ietekmēju to, vai tas mērķis piepildās vai ne. Un šeit piemērs bija tāds, ja. Tātad, ja viņi atrodas tur ne Vīnē, citā pilnīgi valstī, tad kā var sakonektēties, kā var tie cilvēki, kas ir atbildīgi par to, kādus māksliniekus uzaicināt, kā viņi par viņu var uzzināt. Ja? Tātad šobrīd tas pat nebija šobrīd, tas bija daudzus gadus atpakaļ, šis reāls notikums ir, ja? Kur visi cilvēki ir, kur visi cilvēki satiekās neatkarīgi ne no valstīm. Tie ir sociālie tīkli. Jā, tātad vajag sevi tajos sociālos tīklos parādīt tā, jā, lai tā atbildīgā persona, jā, kas meklē šos talantīgos cilvēkus, māksliniekus, lai viņi atrastu viņu un ieraudzītu un uzaicinātu. Jā. Un tāpēc viņa noformulēja, es izlasīšu крieviski, ja. Я веду свой аккаунт в социальных сетях таким образом, что в них попадают люди с полномочиями пригласить меня петь в Венской опере. Saprotiet, kā var pārfrazēt? Viens ir tas, ka es gribu tur dziedāt, un tas nav no manis atkarīgs, un tas nepiepildās mērķis. Un var noformulēt tā, ko es daru, ja? Un kad mani tur ierauga un tādā veidā. Tāpēc tas ir tas jūsu, teiksim, kaut kādi mērķi. Tas nav svarīgi, tas var būt arī ne tikai par tievēšanu, par veselību vai vēl kaut ko vispār dzīvē. Un vienmēr paskatīties, kurš spiež uz to pulti, kurš spiež uz to pogu, lai tas mērķis piepildītos. Jā. Nu, nākošais punkts, to jūs noteikti arī visi ziniet, jā, bet tas ir absolūti nav mazsvarīgi, jā, kā tam mērķim, ko tu iedomājies, jā, ko tu gribi viņam, ir jābūt tātad sensoram, jā, tātad, mērķis kā vienmēr mums ir nākotnē īsti tālākā vai tuvākā. Un kad tu to bildi redzi, ja, tad tev ir jābūt tātad, ka tu viņu redzi, tu viņu dzirdi, tu viņu vari sasmaržot, jā, tu vari sagaršot, ja, tad acis, ausis, deguns, pieskārieni, jā, un garša, vat tā. Ko tas nozīmē, jā, ja tas, piemēram, ir mērķis par to, ka es gribu tur būt citā svarā, citā izskatā. Kā es sevi pagaršošu, vai tad nē. Gluži vienkārši tu iedomājies to vizualizēt, to situāciju, ja, kur tu būsi, kā tu izskatīsies, ja, kad tev būs tie mīnus tur 10 vai 15 kilogrami, ja, un kas tur notiks, ko tu redzēsi, kādas skaņas būs apkārt, ja. Varbūt kādas garšas un tā tālāk. Ja? Tad mēs iedomājamies tādā ļoti 3D tādā bildē, ja? Nevis vienkārši tā plakana, to nozīmē tā sensornes. Ja? Un 4. punkts ir tātad, tas ir tieši interesanti, to var pārbaudīt. Ja? To var pārbaudīt, kad mums tas mērķis noformulēts, ja, atceramies tā kā mēs meklējām, svērām tās savas, tās iekšējās vērtības, jā, mēs
pacelt galvu, ja, un aiztaisīt acis, ja, un tad jautāt, что для меня вот это, ja, cik tie punkti. Un tieši tāpatās mēs varam pārbaudīt savu mērķi, ja. Arī tas pats, jo tas tad ir jautājums zemapziņā, un kad ir galva, nu, tā pacelt uz augšu, un acis ir cieti, ja, tad tas ir jautājums zemapziņai. Un tad tur nevajag neko izdomāt, bet vienkārši, kas pirmais ienāk prātā, tā arī ir atbilde. Un ko mēs jautājam? Jautājums ir tāds vienkārši. Когда, где и с кем я достигну этой цели? Tātad, kad, kur un ar ko es to mērķi sasniegšu. Un te var atnākt dažādā veidā. Nu, katram ir savi, kāds varbūt redz bildes, kāds varbūt tur var vienkārši kaut kas viņam, nu, tā kā ienākt kā doma prātā vai vienalga, ja. Būs kaut kādi, nu, kaut kādas tādas zīmes, jā, kad pēc kā varēs saprast, kad tas ir, jā. Tas ir par to, ka, teiksim, mērķim parasti saka, vai pielikt, kad tu to sasniegsi. Tu nezini, kad tu to sasniegsi, bet to var pajautāt zemapziņai. Jo viena lieta, ka mēs iedomājamies, ka es gribu viņu sasniegt tur pēc mēneša, pēc 2, pēc 3, jautājums ir zemapziņā var pateikt, ka tur vajadzēs ilgāku laiku, vai tieši otrādāk var ātrāk sasniegt. Un šeit, tajā te mirklī, tā, kad mēs šajā te punktā ir svarīgi saprast, redzēt sevi, ka tu esi sasniedzis to mērķi tā kā no savas puses, no iekšpuses, un vēl tā kā citas acis uz tevi skatās un kā tevi redz no malas. Jo šeit ir, piemēram, tāds moments, ja, kāpēc nav labi šīs visas tās vizualizācijas un mantras skaitīt un tā tālāk. Tāpēc, ka te nav paredzēt, nu, tas neietver visus šitos te punktus, jā, un tad var aizvizualizēties un saskaitīt visas mantras galīgi šķērsām. Tas ļoti sāpīgs piemērs, jā, tur meitene arī saka, es visu laiku tur skaitīju, vizualizēju, kā uz manu karti visu laiku tur no visām pusēm plūst nauda. Es pat tagad neatceros, kurā visās šāda veida grāmatas, kas ir, tas ir, un nevienā viena rakstīts, ja, kad tur tāda mantra būtu skaiti, ja, kad со всех сторон no visām pusēm, ja, plūst nauda pie manis, ja. Un viņi saka, un jā, galu galā tā situācija pienāca, ka uz manu karti no visām pusēm nāk nauda. Tikai tā nauda nāca mana bērna ārstēšanai. Jā, viņa bērns, maziņš bērns saslima no vēzi 2 gadus. 2 gadus tā nauda pie viņas plūda, jā, 2 gadus viņa cīnījās, beigās tas bērns nomira, viņš neizvesaļojās. Jā, viņa saka, vai tad es to gribēju, tas nebija mans mērķis. Tāpēc vienmēr, ja kaut ko formulē, ir tas gala mērķis priekš kā, ja, kas būs tajā galā. Un galā tātad ir jābūt tas, ka, jo notievēt arī var vēlēties, kā es gribu notievēt, arī ļoti labi ātri var notievēt, dabūt kādu slimību, un var notievēt ātri, tas tā bieži notiek. Tāpēc vienmēr ir tas jāpiesaka beigās tas, kad ir vēl arī tā veselība, un es esmu priecīga un laimīga, to pozitīvo, ja, nevis tikai tas rezultāts. Ja, lai realizējās tā, kā vajag, nevis, jo ko dara mūsu, teiksim, zemapziņa, vienalga Dievs, kā kura vērtāk patīk, ja mēs pateicām to savu vēlmi, to savu domu, un nenoformulējām līdz galam, ja? Ka es gribu būt ne tikai Dieva, bet es gribu būt arī vesela, es gribu būt skaista, ja? Lai nekur nekādas ādas nekarājās un nekādas grumbas negrumbojās un priecīgi un laimīgi un tā tālāk. Ja es pasaku, es tikai gribu vienkārši notievēt, ja? Tad iet pa ātrāko ceļu, mazākās pretestības ceļu. Jo, ja tur vēl vajag būt veselībai, un tur vēl vajag būt pat ķaškai un visu pārējais, tas ir grūtāks darbs. Notievēt var ļoti, ļoti ātri. Ja?
iebliež kādu traku slimību un viss. Ja? Es ar savu asiņojošo čūlu ļoti labi notievēju līdz 52 kilogramiem, nekāda problēma. Ja? Jautājums, vai tas bija mērķis? Nē, nu man tur citas lietas kaut kāds realizējās. Man nebija tāds, vismaz es neatceros, ka man bijis mērķis notievēt, bet, nu, kā piemērs, ja. Tas ir tāpēc, ja tu redzi to savu gala rezultātu, tas, kur tu gribi, kā tu jūties, ja, tas sensorais, ko tu sajūti, ko tu redzi, ko tu dzirdi, un vēl vajag paskatīties uz sevi tā kā no malas, tā kā citas, ar citām acīm, kā tu izskaties. Tu esi priecīga, tu esi laimīga. Ja, kā cilvēkiem no malas izskatās. Un tad 5. punkts, tas ir vissāpīgākais, ja. Tā mērķim ir jābūt ekoloģiskam. Un parasti cilvēki tad ar to domā, kā tātad, ja man ir kaut kāds mērķis, jā, tātad es ar savu mērķi, tātad, lai es netraucētu citiem, savai tur ģimenei, vīram, bērniem, nezinu, valdībai, visiem pārējiem, ja? Nē, tas tā nav. Tad, kad jūs sasniegsiet savu mērķi, jūs 100 punkti kādam ar to ļoti traucēsiet un kāds ar to būs neapmierināts. Jo, ja mēs gribam kaut ko savādāku, ja, tas nozīmē, ka mēs mainamies. Mēs mainamies, mēs augam, un līdz ar to mēs vairs neiedaramies tajā matricā. Es tad uzzīmēšu, ja mēs iedomājamies, ka mēs esam tā kā puzli iedomājamies, ja, ja puzlim ir puzlis gabaliņi, ja, un, šitā par piemērs man pat, pieskaņots, lapar pieskaņot. Iedomājamies tagad, jā, mēs tā kā tādā matricā dzīvojam, katrs kā puzles gabaliņš. Mēs esam tur tā kā viss, te puzles gabaliņi, ka liekam, taisam to bildi. Viņš ir ar visiem tādas tur gropītes un izaugumi, jā, un viņš smuki čiks un ieliekās un bildi saliekās, jā. Tagad iedomājieties, ka tāds no tiem puzles gabaliņiem, un tas, piemēram, kāds no jums, jā, jūs tagad. Un jūs tagad vairs, jā, jūs tur sākat kaut ko citu darīt un tā tālāk, jā. Un jūs savādāka konfigurācija, jūs vairs tajā puzlē neiedaraties, jā, sistēmai tas neder. Un jāatcerās viena lieta ir, jā, kad sistēma vienmēr ir stiprāka par individu. Jā. Ģimene ir sistēma, darba kolektīvs ir sistēma, jā. Valsts ir sistēma, jā. Ir draudzeņu klubiņš sistēma, jā. Ir dažādas sistēmas, jā, kur ir tā kā katram tā sava vieta un loma, ja, un visiem tas ir pierasts, un visiem tas ir super. Tāpēc par velti saka, ka ir ļoti grūti, ja, cilvēkam izrauties, ja, kā saka, tas purvs velk uz leju, tas ir vairāk par to, jau vairāk ne par tievēšanu, bet par tievēšanu arī, ja tev ir kaut kādas draudzenes, piemēram, kādas slaidas, kas ļoti efektīvi izskatās uz tavu fona, ja, ka viņas par tevi ir slaidākas, un tagad pēkšņi tu kļūsti par viņām slaidāk un skaistāks, viņas nebūs apmierinātas. Jā, viņas varbūt tur teiks, vai kāda tad ir malacīta, īstenībā tev sūk tāda zraza. Tas ir normāli. Tas vienkārši ir jāsaprot, ka tas tā ir. Jā. Bet ko darīt? Jā. Sistēma tik neļauj tā vienkārši iet ārā. Tas ir arī ģimenē ļoti labi redzams. Ir īpaši MLM. Jā. Tas ir ļoti labi redzams, gan vīri, gan sievas tā rīkojās. Ja kāds
Ja kāds viens tur vīrs vai sieva tagad aiziet MLM un viss viņam tur aiziet un tur mācības un uz pasākumiem jāiet un uz kaut kur jābrauc un tā tālāk. Cilvēkam izmainās visas, viņš vairs nav tāds, kāds viņš bija pierasts. Vīrs mājās gaida, kad sieva ceps kotletes, sieva kotletes necep. Sieva saka, kotletes vispār nav veselīgi, mēs ēdīsim tagad salātus, vispār man tagad nav laika, man ir tas, man ir tikšanās, man ir darīšanas. Sistēmai vīrs un sieva šī te nepatīk lieta. Un tāpēc ļoti bieži ir tā, ka tas tā otra puse, jā, neļauj, traucē un dara visu, lai tas cilvēks atgrieztos tajā sistēmā. Un ko šajā gadījumā var darīt ar sistēmu? Var vienīgi ar visu sistēmu var sarunāt. Tai sistēmai ir jāiestāsta, kāpēc viņai būs izdevīgi. Kāpēc viņai būs izdevīgi, kā tu iesim sasniegsi savu mērķi. Ja? Tā tad ir jārunā. Vīri bieži vien vienkārši sabīstās, jā, ka sieva paliks jauna, skaista. Tā Linda teica, jā, kad vīrs saka, ka pavisam slaida nevar būt, jā, mēs vēl tieši pasmējamies. Kas zina, viņš baidās, ka nepaliek pārāk skaista, jā, ka nesāk džeki par daudz sveši skatīties, un ko te viņš nabadzīši darīs. Jā, sievai par daudz uzmanības būs. Dažādi var būt. Ir jāprunājās, ir jāsaka, jā, ka nebaidies, jā, nekas slikts savā dzīvē nenotiks, vai arī par tām kotletēm ir jāsarunā, jāpaskaidro, kāpēc man ir svarīgi darīt to, ko es gribu darīt. Jebkurā gadījumā sistēma ir jāsarunā. Ir cilvēki, kas ir spējīgi un spēcīgi iet pret sistēmu, jā. Bet tas ir stipri augstāks līmenis. Tur ir jābūt ļoti nobriedušai personībai, lai ietu pret sistēmu. Bet tas nenozīmē, ka sistēma necenšas neko izdarīt. Un pēc tam 6. punkts, kas ir svarīgi, jā, tātad, lai mēs jebkāds, kas mērķis mums būs, ko mēs gribam sasniegt, ir svarīgs resurss. Tad resursi mums ir laiks, nauda, informācija, iemaņas, jā, un sakari. Kā tas, piemēram, attiecās uz to, ja es tagad gribu veselīgāk dzīvot, jau kas mums kādas meitenēm bija jautājumi. Aina, tas ir asinsvadu problēmas, kas viņu visvairāk interesēja. Te bija meitenēm, kam interesē kuņģa zarnu trakta veselība, jāsakārtot un tā tālāk. Bija meitenes, kam interesēja svars. Varbūt tās tur vēl kaut kas bija, kad vispārēji. Ir nesaprotami, kas notiek, kaut kādas sāpes, kādam nesaprotami analīzes ir. Nav kārtībā, nevar saprast, kas ir. Katram ir kaut kas, ko grib nesakārtot. Ja? Un jebkurā gadījumā tas, kas attiecās uz mūsu veselību, jā, lai sakārtotu, tas ir tas, ko mēs ēdam. Pirmām kārtām noskaidrot, kas ir tas, jā, kas mums atstāja tādu iespēju. Un tas var būt arī kaut kāds pierasts pārtikas produkts, jā, kas ir visu mūžu ēsts gadiem, un viss ir bijis labi, jā, ir pienācis mirklis, ka vairs nav labi. Piemēram, es visu mūžu esmu ēdus maizes, esmu maizes ēdājs, un šobrīd ir tā, ka maize ēst, ja es gribu justies labi, es maize ēst nevaru. Labi, es tur varu apēst varbūt vienu šķēlīti, tā, bet tā briktīgi ēst maizi, nē. Ja es paēdīšu maizi, man momentāli būs pumpas un būs tūskas un tā tālāk. Visu mūžu varēja ēst. Tāpēc tas ir tas, ir 100 punkti kāds produkts, kas nav labi, jā.
Un nav tāda neviena saraksta, ja, kur būtu pateikts, vot Lindai tas produkts, Ainai tas produkts, Irai tas produkts, jā, tur Zemē tas produkts, nē. Tas, kas vienam ir pilnīgi tabū, jā, otrs to var ēst un viņam nav nekādas problēmas. Tas ir katram individuāli, ir pašam jāsaprot, jāatrod. Jā, protams, ir tādas grupas norādes, uz kur var skatīties, jā, kad ir kam ir piena produkti tieši cukura nepanesība, tās laktozes, jā. Ir citiem piena cukurs ir plus mīnus ok, bet piena olbaltums, jā, kazīns, tas kam izsauc reakcijas alerģiskas, jā. Tas pats glutēns, vienkārši tāpēc, ja viņš ir par daudz, jā, es tagad nerunāju par celiakiju tiem, kam ir diagnoze, jā, bet ir šī te glutēna nepanesamība, jā, kad vienkārši ir daudz. Un tas pats var būt jūras produkti, varbūt, kas ir graudaugos, jā, šīs vielas. Katram var būt kaut kas savs, jā. Ir, kas nevar ēst tomātus, par piemēru. Tas nav par alerģijām, ja runa, jo alerģija tas ir uzreiz, jā. Cilvēks, jā, tur zemesrieksti, tur zivis, garneles, vēl kaut kas cilvēks tikko to produktu ieliek mutē, tā viņam uzreiz sākās anafilaktiskais šoks, tur telpas trūkums, tūskas, vēl kaut kas. Nē, tas neiet runa par alerģiju, bet iet par to, kad ir tā pārtikas kairinājums, jā. Mums par to, starp citu, ir tajā video pašā pirmajā, kur bija par to, kā tev, un šis ir, jā, tātad mums ir vajadzīgs laiks, jā, ko veltīt sev, izčakot visu ēdienu karti, jā, tāpēc es saku tā pierakstīšana, tā dienas grāmata, un ne tikai vienkārši pierakstīt, ko es ēdu, bet arī kā es jūtos uzreiz, jā, un kā es jūtos, teiksim, pēc pusstundas, pēc 2 stundām, kā es jūtos. Jā, to paskatīties, un tad var savilkt likumsakarības, jā. Ka apēdot šo te pārtikas produktu, man vienmēr ir šitādas te sajūtas, jā, un tad var paskatīties, paņemt viņu neēst kādu brīdi un paskatīties, kā tad es jūtos. Tas ir vislabākais veids, kā jūs varat atrast to tieši tas, kas jums ir vislabāk. Neiet taisīt tās dārgās analīzes, jā, un nedodies vēl tur visas šitās ģenētiskās analīzes, ko tas dod, jā, neko tas nedod, vēl jau vairāk, ka viņas nav precīzas, visprecīzāk ir tieši šādā te veidā, ka klausos sevi, un ja liekas, ka šitais man varētu izraisīt kaut kādas tādas nepatīkamas reakcijas, vai es to produktu izslēdzu uz kādu brīdi un paskatos, kā es jūtos. Šis strādā vislabāk variants. Tātad, lūk, ir vajadzīgs laiks, ko veltīt sev, jā. Ir bez šaubām, ir vajadzīga nauda, jā. Ir vajadzīga nauda, varbūt tiešām nopirkt dažādākas, tur visādus, tur dārziņus, zaļumus. Vasarā tas ir viena lieta, ziemā tas varētu būt dārgāks laiks. Paskatīties, tiešām, ja mēs pērkam gaļu, jā, lai tā būtu, kā saucamā, ar zāli barotais lops, jā, tad no kaut kādiem zemniekiem varbūt, jā, kaut kādu, jo vienkārši tā pateikt, ekoprodukti, ziniet, tas ekoprodukti, tas arī tāds vienkārši nosaukums, tas nenozīmē, ka tur iekšā, jā, tur nevar zināt, kas tur ir iekšā, es tagad runāju par to, ka tu tiešām zini, kas tur ir iekšā, jā. To pašu olīveļu, jā, var nopirkt, teiksim, ja uzdot sev tādu mērķi, var nopirkt tiešām labu olīveļu, jā, no kaut kādas tās saimniecības, kur audzē tās olīves, jā. Ja mēs runājam par to, kad veikalā pērkam, tad par tām cenām. Es vienkārši prasīju Roberto, es saku, Itālijā, es saku, cik maksā tiešām kvalitatīva olīveļa, jā, un es saku, ja tu pērci,
Patiešo, ja, no tā, kas audzē olīves, jā, tikko izspiesta, ne ar ko nesašķēdīta, neko, labu olīveļu. Nu, viņš tā teica, litrā 19-20 eiro. I to es viņam to prasīju kaut kādu gadu atpakaļ, ne, un tagad jau muši vairāk. Nu, tad kāda olīveļa ir tā, kas ir veikalā pudelēs, jā, ka litrs maksā zem tiem 20. Nu, loģiski padomā. Ja tu aizēji klāt pie cilvēka, kas ir tikko tur izspiesti, tāpatās, ka tu aiziesi laukos pie tantuka, kas ir tikko izslaucis gotiņu, un viņas gribēs nopirkt pienu tādu patiešo no govs, cik tas maksās un cik piens maksā, kas ir veikalā. Kurš ir kvalitatīvāks tas, kas ir no govs, protams, taisno. Tāpat arī par tām olīvēm. Un, protams, no govs pat taisno tas piens, tas tantuks tur paprasīs tur kaut kādus tur santīmus pāris, jā. Jā, tas būs 5 reizes lētāk nekā veikalā. Tas ir šādā veidā domāt, vai tas, ko es patiesībā ēdu, ja, kad tu ko es ēdu. Protams, ka katrs iziet no savām iespējām un varēšanām, un tāpēc arī tas ir svarīgi, tātad, lai mēs varētu patiešām tos savus mērķus, veselības mērķus sasniegt, ir man vajadzīgs gan laiks, ko sev veltīt, gan ir vajadzīgas ieguldīt nauda, jo 100 punkti, absolūti man šī pārliecība ir pēdējos 25 gadus, un viņa nav mainījusies, un es neredzu nevienu iemeslu reāli, kāpēc tas tā nav. Jā. Es absolūti uzskatu, ka ja mēs gribam būt šajos mūsu apstākļos, kur mēs dzīvojam, ja mēs gribam būt vislabākajā formā, vislabāko veselību un tā tālāk, mums bez uztura bagātinātājiem neiztikt. Ja? Bez vitamīniem, minerāliem un omega-3 un tā tālāk mums bez tā neiztikt. Jautājums ir tikai, ko mēs ēdam un ko mēs gribam. Tur var būt dažādas vēlmes, jā, tu var būt vienkārši tā, nu, kad es neesmu slims, tā ir viena gradācija, ko es pievelku daudz maz tos deficītus, lai nav. Otrs jau var būt tā, ka es esmu jau tādā ļoti labā formā, tad ir tur tālākas, augstākas pakāpes. Tas, ka tu tiešām reāli krūti vari strādāt ar to, kā strādāt ar savām smadzenēm, kā uzlabot viņu darbību. Jā, gan kognitīvās funkcijas, gan tālāk. Tam nav sakara ar vecumu pilnīgi nekāda. Tam ir tikai un tieši sakars ar to, ko mēs liekam vēderā, kā mēs kustamies un cik daudz mēs kustamies, jā, un tas, ko un kā mēs guļam. Jā, plus vēl ir bez šaubām ir vajadzīgas pozitīvās emocijas, jā, par to mēs ar sākumā runājam. Jā, un tad, ja mēs paskatāmies tālāk, tad mums ir vajadzīga informācija, jā, mums ir vajadzīga informācija, ko un kā darīt, kā man saprast, kur man meklēt, tāpēc mans uzdevums, es vēlreiz atkārtoju, mans uzdevums nav jums iedot gatavu kaut kādu ēdienkarti, dariet tā. Nav tādas ēdienkartes priekš visiem. Mans uzdevums ir pacensties jums iedot to vēlmi domāt, analizēt, meklēt, skatīties, jā, atsijāt to informāciju, kas ir atrodama, jā, un to, kas patiešām ir der, un to, kas tur ir bullshit visādu stāsta, jā. Un tā tad ir mums, protams, jāiemācās jauni ieradumi droši vien. Jā. Kas nav sportojis, ir jāsāk domāt, vingrot, kas man ir vajadzīgs, jāiemācās. Varbūt jāiemācās pa jaunam kaut ko gatavot. Jā. Es tagad runāju tīri tikai to, kas attiecās uz veselību. Jā. Ir jāizveido jauni ieradumi. Jā, man ir ieradums iet gulēt pēc pusnakts, tā tad man ir jāizveido ieradums iet gulēt pirms pusnakts. Ideāli jau būtu 10, redzīt, nesenāk. Nevar es sev pierunāt vēl tādā, bet vismaz līdz pusnaktī, jā, un skatoties vēl cikos jāceļās. Un sjaizi, jā, jeb sakari arī spēlē ļoti, ļoti lielu lomu.
Jā, gan to, kādu tu vari dabūt informāciju, gan to, kā tu vari dabūt visas pārējās lietas un ko sarunāt. Un tas attiecās pilnīgi uz visiem mērķiem, jā, ir jāmāk atrast, jā, izmantot tas, kas ir šobrīd, ko ir jāmācās mums izmantot savā labā, tas ir mākslīgais intelekts, tas ir kaut kā, teiksim, GPT čats. Var arī bezmaksas versijā daudz ko ar viņu labu tur sarunāt, bet maksas versija ir vienkārši the best. Ja? Tur var pilnīgi sev uztaisīt personalizētu savu personīgu asistentu, kas atvieglo dažādas. Nu, piemēram, jā, es biju uz jauno gadu ciemos pie savējiem un kaut ko māsu uzprasīja kaut kādu recepti. Viņa bija nopirkusi šitās te brētliņas, jā. Saka, iebarinēt recepti. Šās, es uzprasu GPT, es saku, kā man recepti iebarināt. Momentāli ir receptes, nav nekur jāraksta, nekādas recepšu grāmatas nav jāmeklē. Ļoti garšīgi sanāca. Tā kā, tas ir tā kā tāds viens piemērs. Un pēdējais 7. punkts, ja mēs runājam par mērķiem, ir pats svarīgākais. Un tur, kur patiesībā arī iebuksē visi labie mērķi, visi labie nodomi, tas nozīmē to, ka tu tagad izdomāji, uzrakstīji to savu mērķi, tu pārbaudīji, vai tas ir, vai tur nav tur nepareizie vārdi, ja? Vai tur ir pozitīvi noformēts. Vai tas par to mērķi sasniegšanu tu atbildi, vai tu spied uz to pogu, jā, tu redzi, kā tu izskatīsies, ko tu tur sajutīsi, sasmaržosi, tīri, tad tu viņu sasniegsi, jā, kā tas viss izskatīsies. Un tev ir skatiens no malas, jā, kad tu redzi, ka, jā, viss ir krūta, jā, pozitīvi, viss ir priecīgi, veseli, cilvēks laimīgs, jā, pozitīvs tas mērķis, jā. Un nākošais, kas ir jādara. Nākošajās 48 stundās jāsāk to mērķi realizēt. Ja ir viss izsapņots un tuvākajās 2 dienās nav solis mērķi virzienā, mērķis delīt. Nekas nesanāk. Tas tā visa enerģijā saskāpst, noplok un tie visi mērķi tur arī paliek. Varētu teikt, kā es varu tagad kaut ko darīt, ja man, piemēram, mērķis ir vasarā, tur nezinu, uzkāpt Kilimandžāro. Ko es tagad varu izdarīt tajā virzienā? Ļoti daudz. Ja? Vismaz var atvērt internetā un sākt interesēties, ja, kā vispār tur var nokļūt. Ja? Kas ar to saistīts? Kaut ko paskatīties. Ja tavs mērķis ir sākt vingrot un iet uz sporta zāli, tu rītā vēl neesi gatavs, varbūt tev nav sporta tērps. Bet tu vari sākt painteresēties, kur ir tavā rajonā, kur ir kaut kādas sporta zāles, un painteresēties, kā tur ir, un kurā ir labāk, un varbūt tās, kur kādi treneri ir, un izdomāt, kā tu gribēsi viens pats vai ar treneri. Jā, saprotiet, nav svarīgi, cik liels tas solis, un nav svarīgi, kāds tas solis. Ir svarīgi tas, ka tiek spērts solis tajā virzienā. Un pēc tam nākošais solis un tā tālāk. Tad tie mērķi sāk īstenot. Un pats galvenais, jā, domājam, ko mēs runājam, un vēl ko var darīt. Tas ir tāds tīri, es tagad no savas puses padalīšos, kā es mācījos, un faktiski man ir tā, ka tas man tagad ir automātiskā režīmā strādā. To var pieredināt. Ja ir tā, ka tu sevi noķer pie tādas domas, ka tev kaut kādas negatīvas domas galvā, ja? Ka tur kaut kāds negatīvs teksts tev nāk, ja? Vai tu tur domās izteici kaut ko, domā, nē, es taču negribu, lai tas realizējās, kā to var izdarīt.
Nu, man tas arī ir krieviski, tāpēc kā es krieviski to grāmatu lasīju, man tas vieglāk krieviski pateikt ir. Ko iedomājamies? Ja tas tavs pateiktais ir tas, ko tu domās izteici, ja tas ir tikpat tā kā uzrakstīts uz tāfeles, teiksim, ja, ar krītu. Un tu paņem vienkārši viņu nodzēs. Un var to pateikt no sākuma vizuāli, to vizualizēt, ka tu nodzēs, jā, ar kaut kādu švammītu vai lupatu, un vienkārši var pateikt ķorta, notīrīts. Un vēl ir labi, ja izdarām šo, jā, tad piemēram, pateic, cik man slikti, es mirstu, nē, es taču nemirstu, ķortas, notīru, un izteikt pozitīvā virzienā. Es jūtos lieliski, es esmu vislabākajā formā un gaisos dzīvot 150 gadus, jā, piemēram. Tā kā šitais ir, jo tas nav, ja ir kaut kas mums pēkšņi tagad izsprucis no mums, un mēs pēkšņi saprotam, ka, to es negribu, lai tas realizējās, to var paspēt nodzēst. Tas ir vismaz kaut vai nodzēst. Jā, aizmirstās pārprazēt, citā variantā. Nu, lūk, gribēju izstāstīt vienu punktu, izstāstīju 7 kā parasti. Mums jau ir, mēs kopā esam 6. Es teicu, ka būs iespēja uzdot jautājumus, jā. Tāpēc, ja ir kaut kas, ko jūs gribat man pajautāt, I'm ready, ņemiet mikrofonu, jautājiet. Mēs varam vēl 10 minūtes parunāt. Tad es saprotu, ka tas mūsu pirmais uzstādītais meids, mēs viņu varam pārfrāzēt pēc tavas šīs dienas lekcijas, ja, un tā kā sākt atkal strādāt. Ja tev ir kaut kādi mērķi uzrakstīti, vai tu viņus vari pārtaisīt? Tāds bija jau pielikt klāt. Ja? Jā, protams, ka to vari. Protams, ka vari. Tas ievedīs korekciju. Ok, paldies. Ko te sadarīju? Nesaprotu. Vēl kādam ir kāds jautājums. Var jau jautāt ne tikai par šodienu, var jautāt vispār par ēšanu, vēl kaut ko. Es gribu, jūs variet gatavoties, jūs negribat taisīt mikrofonu vaļā, jūs variet uzrakstīt čatā. Es gribēju paprasīt, kāds no jums paskatījās to vidusjūras diētas plānu, vispār ir attaisījis, iemetas acī, jūs tur varat orientēties, saprast, kas tur ir. Jā, es paskatījos, uzmetu aci, bet tā uz ātro. Būs brīvdienas mierīgāk, tad tieši lēnā garā tad pētīšu. Bet jā, ballīte lustēšanās apakšā, es saprotu, jābūt pozitīvi noskaņotam, un tad viss notiks. Jā, ļoti interesanti īstenībā tāda savādāk pieeja. Bet pilnīgi piekrītam, jā, ka tas, man tas pilnīgi asociējās ar Itāliju. Es nezinu, kāpēc pilnīgi asociējās. Jo tāda sajūta, ka viņi visu laiku ballējās un bauda dzīvi. Tad tiešām bauda dzīvi, nesteidzīgi. Starp citu, Grieķi arī tāpatās, viņa vispār izēja arī visu šo te tā uztver. Un, jā, jo laikam mēs esam pieraduši visu laiku skriet, nogurstam. Un tā, ka mēs nogurstam, tad mēs izsakām nepareizos vārdus. Mums šeit vienmēr ir mūžīgais augstums. Ko tad kāda dolce vita, jā, ka te ir Tas gan, jā, tas gan. Jā, bet vairāk patiešām, domāt, jā, par sevi un kaut kādas lietas. Es priekš sevis esmu jau sapratusi jau labu laiciņu, ne labu laiciņu, kādu brītiņu jau to, kad sev ir ar mazām lietām jāiepriecina, jo tas dod tādu vairāk pozitīvu noskaņu, gaisotni. Un pilnīgi tev varu piekrist tam, ko tu teici par to, kad ar sistēmu ir jārunā,
Es sarunāju, man ar vīrs nesaprata sākumā, nu taču viss ir kārtībā, tu man patīc, kāda tu esi un tā tālāk. Un tagad tu sāc skaidrot, bet es nejūtos labi. Es gribu būt vesela, man ir grūti, es gribu būt skaista, seksīga un tā tālāk. Ja, un tagad, un tagad es pasūtu foršu kleitu priekš viņa piekdienai, ja, tad viss ir baigi krūta. Ja. Nu, redzi. Jā, jo viņam ir asociācijas pilnīgi par to, ka tad, kad mēs iepazināmies, viņam redzēties patikās viena kleita, kas man bija, ko es nesāju pa māju. Nu, un perfekti. Un es izdarīju pilnīgi pareizi gājienu. Es atradu internetā kaut ko līdzīgu un viss. Un cilvēks laimīgs. Un vairs nav jautājumu nekādu. Nu, redzi. Tāpēc tas tā ir. Ja sistēmai var iestāstīt, ka sistēma būs laimīga ar to, ka tu būsi laimīga, sistēma nepretosies. Ja? Tā kā tas tā ir, jo vienkārši iet un cīnīties vienatnē ar jebkādu sistēmu, vienalga, cik viņa būs liela vai maza, ja, tas ir bezjēgā. Nu, tas, piemēram, tāpatās kā ar valsti, ja, iet un cīnīties ir bezjēgā. Ja. Tur ir vienkārši ir jāskatās, kuri noteikumi ir jāņem vērā, ja. Jo, ja nemaksāsi nodokļus, tad tevi točna paņems pie pakaļas, nu, piemēram, kaut ko citu, varbūt tu vari nedarīt, jā, piemēram, es nevakcinējos, jā, nu, tas valstī nav tik būtiski, jā, nu, skatoties, kas sistēma ir būtiski, jā, par piemēru, nu, tas tā ir. Jā, arī par to, ka domām ir ļoti liels spēks. Es pilnīgi piekrītu vārdiņš, ne kosmos nesaprot, to jau es labu laiku zinu, jā. Un par to, ka, jā, mēs tās negatīvās piesaucam. Man šitā savulaik es dzīvoju robežos, man visu laiku caur mežu bija jābrauc un es pie sevis, laikaut, man tur zvēri neskrietu ārā, man vienmēr pa žizņi viņi skrēja ārā. Man vīrs saka, es braucu tāpat kā tu, man nekā nav. Un tad bija tāda reize, kad es ar viņu braucu kopā. Es saku, nu, tic, man izskries ārā un izskrien ārā. Un tad es sapratu, ka es ļoti daudz par to domāju, un es pati to visu piesaucu vienkārši. Un tā, kad es, tā kā saka, centos par to nedomāt, jo ļoti grūti mums jau ir atmest tās lietas, par ko mēs visu laiku domājam. Ja? Un tad, kad es sāku atmest, tad jā, patiešām, tā arī bija, kad neskrēja neviens man tur ārā. Ja? Tā kā, jā, mūsu domas ļoti materializējās. Tā ir, jā. Jo mēs jau arī, mēs ar savām domām arī veidojam savu realitāti, ja? Tas, kad ir, daudz, kur ir saka, un praktiski tas arī Bībelē ir rakstīts, ja, to, kad, mēs esam tie radītāji, ja, mēs reāli, tā nav metafora. Tas nav pārnestā nozīmē, tas reāli ir tā, ka mēs reāli radām pasauli, ja, tajā, kurā mēs dzīvojam. Un kāpēc to ir tā grūti saprast, ja, jo liekas, ja kaut kas nav tā šobrīd, liekas, es taču to negribu. Kādas domas? Es taču negribu to, ko es redzu, es gribu visam citu, ja? Bet tas jau, kur mēs šodien dzīvojam, tās ir mūsu vakardienas domas. Ne tieši burtiski vakardienas, bet iepriekšējās, ja? Tas, un šobrīd, ja mēs esam tā, tad to, ko mēs redzam, ja mēs neesam mierā, un mēs atkal domājam negatīvas domas, mēs šodien radām to rītdienu tieši tādu pašu. Bet te arī ir tā murkšķa diena, ja tas dziņfur kā. Es tā citu ļoti laba filma. Es kādreiz, kad viņam bija svaigi iznākusi, tā viņa saucās tā murkšķa diena, kur viņš tur iestrēgs tajā laika cilpā, kur visu laiku viena diena iet. Jā, ir vēlēšanās, es iesaku viņu paskatīties no jauna un paskatīties tieši ar šādām te acīm to, kā, ja tā paskatās, viņš tur ļoti ilgi viņš nodzīvoja tajā laika cilpā, kamēr viņš ar visiem iepazinās.
Un tāpēc tas tā ir vienkārši tad, kad mēs esam tajā dzīves, tajā ritmā ieejam, jātur darbs un jāskrien vēl kaut kur, kas mēs par to nepadomājam, kad mēs radam to savu reālo pasauli. Un tāpēc ir, ka katram jau tā viņa realitāte ir sava. Tas man kādreiz bija ļoti grūti to saprast, kā mēs taču dzīvojam visi kopā te blakus, un ja es tā redzu, tad pārējie arī tā redz, katrs mēs redzam savādāk. Bet tur ir labā ziņa, ja no mums ir atkarīgs, jā, tas, kas ar mums notiek, tas ir pilnībā tikai no mums atkarīgs. Jā, ir vajadzīgs kādreiz ilgāks laiks, jā. Ja es tagad šodien sākšu domāt perfekto tā, lai man būtu tā mana dzīve tāda, kāda es gribu, skaidrs, ka rītā viņa vēl tāda nebūs. Ir jāpaiet zināmam laikam, jo matērija ir inertāka. Ir jāpaiet zināmam laikam, un tāpēc ir jābūt spējai izturēt to pārējais laiku. Tas parasti ir grūti. Un arī ir jādara kaut kas lietas labā, nevis sēdēt un gaidīt, ka tev kaut kas no debesīm nokritīs. Ja iet runa par reālu to, ko es gribu uzlabot, izlabot, par mērķa sasniegšanu, protams. Protams, ka jādara vismaz tik, cik tu vari izdarīt, jā. Ja liekas, ja es tur neko daudz nevaru tik, cik varu šodien, rītā varēšu vairāk, tieši tā. Tā tas arī notiek. Kāds vēl grib pieslēgties sarunai, neviens neko negrib runāt. Visi grib klausīties. Ok. Tātad, ja mēs tagad tā paskatīties par tām tēmām, kas mums ir runāts par ēšanu, tauki un hidrātu un olbaltumvielas, jā. Neatkarīgi no tā, kāda kuram ir vēlme, kam ir svars, jā, kam ir nezinu, zarnas, kam ir asinsvadi un tā tālāk. Absolūti visiem ir šis te pamatīgs ir absolūti svarīgi. Ēst labos taukus, neēst sliktos taukus. Un es zinu, kā ir ar omega-3. Visi zina, ka omega-3 vajag ēst visu laiku, jā, katru dienu. Jautājums ir, kurš no jums tā dara? Visu laiku, bez pārtraukuma. Personīgi es pati tā, ja tā jāsaka, ja, es pati ēdu, brīžiem ēdu un ilgi ēdu tā, ka katru dienu, un tad ir pārtraukumi, jā. Tāpēc es zinu, ka visi pārējie arī tā grēko, jā. Tas ir īpaši tiem, kam ir svarīgi smadzenes, kam ir svarīgi asinsvadi, jā, galu galā vispār, saprotiet, ka tauki ir ainīta mācīts. Jā, ka tauki ir tātad katras šūnas apvalkā. Jā, un kādus taukus mēs ēdīsim, jā, tāda mums tā šūna būs. Vai mums tur būs labie tauki, vai mums tur būs kaut kādi palmu tauki vai margarīns, jā. Un tas mums tur arī būs. Burtiski. No to, ko mēs apēdam, tas mēs burtiski, jā, mēs par to kļūstam. Kas attiecās vēl par olbaltumvielām, jā. Olbaltumvielas ļoti, ļoti svarīgi ir ne tikai smadzenēm, protams, ir visi mūsu muskuļi un visi mūsu, Linda, tu man vienā prasīja arī par to, ko tad darīt, lai tas kalogēns nemazinās un tā tālāk. Ir viens no svarīgiem momentiem, ir pietiekami daudz olbaltums, jā. Pietiekami daudz olbaltums, jā, lai būtu no kā taisīt. Tur ir pārējās vielas, ne tikai C vitamīns, bet viss pārējais, lai organisms, lai būtu no kā veidot to. To visu, jā, ne tikai ādu, bet arī matus un nagus un tā tālāk. Un tie paši, kādreiz sakot, hormoni, jā, tur mainās un nezinu kas, jā, un hormoni tad. Hormoni arī no tiem pašiem olbaltumiem. Mums absolūti viss, jebkas
mēs esam veidoti no galvas līdz kājām ar olbaltumu. Un tā novecošanās, kas mums negribās, un kas sagrumbojās āda un sagrumbojās muskuļi, tur pazūd un muskuļi nav un tauki paliek vien. Tas jau ir no tā, ka mums pietrūkst tas olbaltums. Un kāpēc mums pietrūkst olbaltums? Jūs droši vien varbūt paši esat jau novērojuši, ka gados 20, 30 gribējās vairāk ēst gaļu, tur tā tālāk, jo paliekam vecāki, teiksim, ka vairs tik ļoti tur negribās, un nav tik forša sajūta, Tāpēc, kā mums tā skābe mazinās kuņģī, mums ir grūtāk pārstrādāt, un tāpēc mums viņu negribās ēst. Tas nenozīmē, ka mums viņu nevajag. Un tāpēc šajā te sakarā, es arī esmu par to, kā ēst olbaltumu pulvera veidā, plus papildus klāt, jo mums tas nepieciešamais daudzums ir vajadzīgs. Tagad par to strīdās visādā veidā, kad tad vai ka tur olbaltums tas par daudz un ka viņu tik daudz nevajag. Tas ir cilvēki nesaprot, par ko viņi strīdās. Viņi no tā viedokļa dzirdu zvanu, bet nezinu, kur kapos vai baznīcā. Ja mēs runājam par pārtikas produktiem, kur ir olbaltums, tad gaļas, visādas un zivis un tur tā tālāk, ja mēs ņemam un skatāmies to olbaltumu, ja mēs gribam apēst to olbaltumu tīri ar pārtikas produktiem, tad bez šaubām, tur varētu piekrist, tāpēc, ka tur blakus tam, lai mēs apēstu, mēs tur apēdam daudz lieku, kas ir liekas lodze gan aknām, gan nierēm, gan vispār tā tālāk. Tur es varu piekrist. Tāpēc mans personīgais, tas ir kā es to uzskatu, es nesaku, ka jums tā ir jādara, bet es vienkārši dalos, ka, garšo gaļā ļoti labi, garšo zivs ok, negaršo gaļā arī ok, Tātad skatāmies, ko mēs ēdam no pārtikas, kas ir olbaltuma produkti, kas mums garšo un ko mēs reāli varam ēst, kas mums ir labi, Vai tā būs gaļa, vai tas būs zivs, vai tas būs kaut kādi jūras produkti, vai tās būs olas, ko mēs ēdam. Un paskatīties, tieši nepārēsties produktus, ja negribās. Man gribās apēst 2 olas, bet man negribās 4 olas, Un man negribās arī gaļu un neko šodien negribās, pieņemsim. Bet skaidrs, ka ar 2 olām ir par maz. Tātad es varu paņemt, uztaisīt kaut kādu šeiku, kaut kādu kokteilīti, vai tas ir, piemēram, tā kā Herbalifā, kas ir, citur arī ir, es vienkārši pieminu to, ko es zinu. Kur ir mielu replacement, ka tur bez olbaltuma ir vēl arī vitamīni, minerāli klāt, vai tas ir tikai olbaltums, piemēram, šeiks, un neiesaku tos, kas ir kačaku un sportistu, tur ir daudz kaloriju, tur ir daudz cukuru, tāpēc, ka tas ir domāts sportam un konkrēti tur viņiem tā vajag. Parastam cilvēkam nevajag. Tā kā es reāli rekomendēju tāpēc, ka es zinu, kā tas strādā, es zinu, kā izskatās cilvēki, kad viņi tievē, kad viņiem ir pietiekami daudz olbaltumus. Es vienkārši arī redzu to, kā izskatās cilvēki, kas lieto pietiekami daudz šos te olbaltumus. Kāpēc pulverveidā? Tāpēc, ka pulverveidā viņš jau ir sadalīts, viņu ir viegli uzņemt mūsu organismam, pat ja tur tā skābe nav pietiekamā skābumā un tā tālāk, mēs viņu varam paņemt un absorbēt un izmantot. Tāpēc es esmu par, kad mēs ēdam klāt olbaltumu tādā veidā. Lūk, tā kā ir jau 10 minūtes pāri 10, visiem ir jāiet čučēt. Ja jautājumu vairāk nav, tad mēs šovakar varam teikt čau viens otram. Paldies tie, kas šodien pievienojās.
Ja jūs skatāties kaut kādus materiālus, vienalga video, vai jūs tur skatāties to vidusjūras plānu vai vēl kaut ko, ja jums kaut kas nav skaidrs, vai jums gribās kaut ko tur komentēt vai paprasīt, ja, tad jūs droši rakstat telegramā tur grupā, čatā. Es katru dienu skatos, jā, es atbildēšu. Jā, kaut kur kaut kas, jo tur var būt jautājumi, tur var nebūt īsti skaidrs, jo es vienkārši to vidusjūras diētas plānu, es to iedevu tā, kā plānus dod mums, vai nu health coachiem, vai neirokoučiem, ja, tātad speciālistiem. Tas nav domāts tā kā priekš klienta. Tas ir klientam, viņu tā kā vēl vajag izskaidrot. Bet nu, tas nav tik neiespējami. Es domāju, ka jūs visi esat saprātīgas. Vienkārši, tā kā, ja grib paskatīties, kā uz ko orientēties. Jā, bet ja kaut kas nav skaidrs, tāpēc droši variet prasīt. Un tiekamies tātad nākamo svētdienu. Ne šo svētdienu, bet nākamo svētdienu. Tā kā jums būs daudz laika papētīt, noskatīties visu, kas nav līdz šim vēl pagūts izpētīt, noskatīties. Saku visiem čau, čau. Un skatieties savus mērķus, jā. Runājiet tikai labas lietas priekš sevis. Ai, man taču vajag.